20 Latvijas pilsētās šodien tiek uzsākta karjeras nedēļa. Arī Talsu novadā notiks dažādas aktivitātes skolēniem, tāpēc jau šodien 15 komandas no Talsu novada skolām tikās Laidzē. Jau 4. gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko karjeras nedēļas pasākums sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. Šogad Talsu novadā karjeras nedēļa notiek pirmo reizi, aicinot skolēnus piedalīties dažādās aktivitātēs. Karjeras nedēļas moto – atver profesijas durvis. Šīs dienas atslēgas vārdi ir esi pozitīvs, tālredzīgs un motivēts. Man liekas, ka uz šī viņa un balstoties uz šīm 3 manis nosauktajām īpašībām mums arī vajadzētu dzīvot. Katru dienu, katru brīdi. Pozitīvs, tālredzīgs un motivēts. Un šeit, šī pasākumā arī jūs varēsiet aizdomāties par savām spējām, iespējām, interesēm un arī izpausties dažādā atraktīvā, radošā veidā. Lai mums visiem kopā ir izdevusies šī nedēļa, lai jums ir labs noskaņojums un, kā Ināra teica, pozitīvs, tālredzīgs, motivēts, lai jūs pavad šie vārdi ne tikai šīs nedēļas laikā, bet arī turpmākajā dzīvē, lai mums visiem izdodas. Paldies! Šodien 15 skolu komandas ieradās Profesionālās izglītības kompetenču centra Rīgas valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūra vienībā, lai ar viktorīnas palīdzību uzzinātu, ko skolā var apgūt. Katrai skolai bija jāsagatavo mājasdarbs, jāizveido atraktīva prezentācija, lai attēlotu kādu profesiju. Prezentāciju starplaikos jauniešiem bija jādod uz dažādiem viktorīnas jautājumiem vai jāveic uzdevumi, lai iepazītu Laidzes skolu. Tādējādi realizējot pirmās karjeras nedēļas dienas moto atver tehnikuma durvis. Tika pārbaudītas ne tikai skolēnu zināšanas, bet arī pedagogu. Par to parūpējās akciju sabiedrības Ingrida valdes priekšsēdētājs Jānis Grahoļskis. Arī biznesā ir īstermiņš un ir ilgtermiņš. Un ilgtermiņš sastāv no daudziem īsiem termiņiem. Un šī te ilgtspējība ir pats svarīgākā biznesa attīstībā. Biznesā svarīgs ir 3 lietas. Resurss, mašīnas, cilvēks. Tirgu mēs atradīsim. Jūs esat cilvēki. Jums jādod ir mašīnas, vai dators, vai cita veida mašīnas. Lai to darbināt, ir vajadzīga izglītība. Lai izglītību iegūt, ir jāmācās. Cita algoritma nav. Es novēlu jums visiem labas sekmes šodien, visās karjeras dienās, kas vēl turpināsies. Visās Talsu novada skolās šīs nedēļas laikā būs dažādas aktivitātes, kas ļaus skolēniem iepazīt karjeras pasauli. Būs iespēja apmeklēt ne tikai vairākus novada uzņēmumus, bet iepazīties arī ar augstskolām un profesionālās izglītības skolām, lai sāktu domāt par savu nākotni. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.